Infostundas jaunajiem uzņēmējiem tiek rīkotas 2 reizes gadā. Pirms uzņemšanas inkubācijas programmā, lai sīkāk par to pastāstītu un mudinātu uzņēmējus pieteikties atbalsta saņemšanai. Inkubācijas programma ļauj saņemt grantus līdz pat 50 un 70% apmērā dažādām izmaksām, kas ir ļoti pievilcīgi. No uzņēmums arī interesē viss tas process, kā pieteikties, jo pieteikšanās programmā uzņēmējiem mēdz šķist sarežģīta, birokrātiska, piņķerīga un tad šādi te pasākumi, ka mēs uztaisam tādu īsu infostundu, ir arī ar mērķi, lai viņš to mītu kliedētu, ka nav tik briesmīgi. Tas ir ļoti labs veids, kā iegūt padziļinātu informāciju par konkrēto programmu un runāt tieši ar tiem cilvēkiem, kas arī gal galā izvērtēs šos darbus un pārskatīs tos mūsu pieteikumus. Ir arī dažādas programmas personām, kuras vēl īsti nezina, kādu uzņēmumu veidot, taču skaidri zina to, ka grib uzsākt kaut ko savu. Viena no programmām ir ideju kauss. Apnākot uz šādu infostundu, cilvēkam rodās tā ideja un tas impulss, ka kaut ko var interesantu izdomāt, ko darīt, ko ražot, kādu pakalpojumu sniegt, lai pieteiktos šajā konkursā. Es neteiktu, ka tas ir viegli būt oriģinālam, bet es domāju, ka ir iespējams izdomāt kaut ko tādu, ar ko var atšķirties un ar ko būt jaudīgāks, spējīgāks nekā kāds cits. Šobrīd inkubācijas programma ir spēkā līdz 2027. gadam, kas nozīmē, ka programmas nosacījumi vēl 2 gadus būs nemainīgi. Taču LIA katru gadu ir dažādas izmaiņas citās programmās. Tā 3. martā atvērta atbalsta programma ārzemju filmu uzņemšanai Latvijā, kas ir jaunums. Ir arī virkni citu atbalsta programmu, piemēram, digitalizācijas atbalsta programma, eksporta atbalsta programma, inovācijas voucheru atbalsta programma, jaunu uzņēmumu atbalsta programma, un tur tie laika nogriežņi, cik ilgi programma ir spēkā, var mainīties. Šobrīd jauno uzņēmēju interese par LIA programmām ir samazinājusies, taču Dagmāra Dreiškana skaidro, ka tas varētu būt tāpēc, ka arī programmu nosacījumi ir mainījušies, kā rezultātā atbalstāmo uzņēmumu loks ir samazinājies. Mēs tagad aicinām daudz vairāk inovatīvas, tehnoloģiskas, bet galvenokārt eksportspējīgas kā minimums idejas. Iepriekšējā inkubācijas programmā tas nebija obligāts kritērijs. Arī uzņēmums, kurš strādā tikai Latvijas tirgū, bija atbalstāms inkubācijas programmā. Es domāju, tas nav arī slikti, ka visi neinteresējās par uzņēmēju darbību, jo kādam jau vajadzēs arī visi tie darbinieki, bet varbūt viņi nezina to, ka labs uzņēmējs var sasniegt vairāk nekā labs darbinieks. Ja mums būs tādi daudz uzņēmēji, kas gribēs kaut ko sasniegt, tad tas kopējais pienesums sabiedrībai būs labāks. Ja jaunajiem uzņēmējiem neizdodas sasniegt noteiktos mērķus, iegūtais finansējums nav jāatgriež. Niceta Anna Stariņa, Artūrs Reinholds, TV9 Pakalni.